Labrīt, darbie televīzijas skatītāji! Arī šajā svētdienā esam sagatavojuši jums dažus interesantus veiksmes stāstus, kas iespējams tieši tev varētu noderēt. Uzņēmums Lindstrom ir somu ģimenes uzņēmums jau 174 gadus. Latvijā uzņēmums darbojas 28 gadus un piedāvā tekstila nomas pakalpojumus. Mēs piedāvājam darba apģērbu, maināmo paklāju, tehnisko dvieļu nomu un arī gaisa atsvaidzināšanas iekārtu nomu. Tātad mēs piedāvājam apģērbu nomu, kas nozīmē, ka apģērbus mēs nodrošinām mūsu klientiem skapīšos, lai tie vienmēr būtu tīri un pieejami. Mēs rūpējamies par apģērbu mazgāšanu, lai nebūtu klientiem pašiem jāmazgā šie apģērbi. Un nomājot apģērbus, klientiem arī nav jāiegulda līdzekļi apģērba noliktavā vai krājumos, jo tas jau ietilpst nomas maksā. Šajos skapīšos stāv katram darbiniekam paredzētie apģērbi, kurus viņš var paņemt, lietot. Tad, kad viņi paliek netīri, tad ir vēl cits skapīts, kurā viņš iemet netīros apģērbus, un tiem mēs parasti reizi nedēļā braucam pakaļ, aizvedam uz savu mazgātuvi, izmazgājam un arī salabojam, ja ir nedaudz bojāti apģērbi. Izmantojot pasīvos RFID čipus, mēs nodrošinām digitālu apģērbu plūsmas pāraudzību, kura klientam dod iespēju e-Lindstrom vietnē ērti sekot līdz darba apģērbu plūsmai un pielāgot nepieciešamo nomājamo apģērbu skaitu. Mūsu klienti ir visi tie uzņēmumi, kurus interesē higiēniski tīrs apģērbs. Gan mazumtirdzniecības nozare, gan pārtiks ražošanas nozare, gan metāla apstrādes nozare un arī medicīnas aprūpes nozare. Un arī mazgājot apģērbus lielos daudzumos, kā mēs to darām, dozējot pareizi mazgāšanas līdzekļus, mēs arī nodrošinām to, ka samazinās šis ekoloģiskā pēda, CO2 izmeši, un katrs klients arī, kas ir mūsu klients, mēs viņiem varam izrēķināt un apkopot, cik tad viņi ir samazinājuši savu CO2 ietekmi uz vidi, tieši salīdzinot mazgāšanu mājās un mazgāšanu pie mums mūsu lielajā mazgātuvē. Bet tā kā rudens nav aiz kalniem un siltums svarīgs ikvienā mājā, nākamajā stāstā par dažādiem apkuras risinājumiem. Uzņēmums Duo Sistēmas nodarbojas ar dažādas jaudas biomasas apkures katlu tirdzniecību, uzstādīšanu un pēcpārdošanas apkalpošanu. Kopš 2015. gada uzņēmums uzsāka sadarbību ar Austrijas uzņēmumu Okofen un kļuva par oficiālajiem pārstāvjiem Baltijā. Paplašinot savu darbības lauku, Okofen grupa specializējas augstas efektivitātes granulu katlu ražošanā, piedāvājot divus zīmolus – EasyPel un Okofen. Tuvākajā laikā Okofen grupai pievienosies arī siltumsūkņu klāsts ar zīmolu Green Fox, kas 2024. gada vasarā būs pieejami arī Austrumeiropas tirgū. Latvijā privātmāju sektorā biežāk izvēlas EasyPel A+ granulu apkuras katlus. To jaudas diapazons ir no 10 līdz 32 kW. Tomēr svarīgi minēt, ka iekārtas jaudu var pielāgot jeb modulēt, atbilstoši klientu vajadzībām un ēkas siltumenerģijas patēriņam. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem jāmin, ka EasyPel ir gandrīz autonomi. Tas nozīmē, ka gala patērētājam ir tikai jāieber granulas, salīdzinoši reti jāizber pelni un reizi gadā jāpieaicina servisa personāls, kurš veiks ikgadējo apkopi. Izvēloties šī zīmola apkuras katlu, jums nebūs reizi pāris dienās jānodarbojas ar iekārtas tīrīšanu. Iekārta visu izdarīs pati. Savukārt Okofen granulu apkuras katlus izvēlas klienti, kas vēlas A++ energoefektivitātes klases sistēmu. Tie darbojas pilnīgi autonomi, jeb bez cilvēka līdzdalības. Sekojot līdz Eiropas zaļajam kursam, ražotājs savās iekārtās iestrādā dažādus risinājumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu kurināmo un kvalitatīvi attīrītu dūmgāzes, piemēram, Zero Flame. Bet mūsu klientus iepazīstinot ar Pellevita granulu terases lampu, jāmin, ka lampa dos jums komfortu un siltumu līdz pat 7 stundām ar 6 kg granulu apjomu un degs līdz pat 4 stundām ar redzamu vai virspusē neredzamu liesmu.
Nākamais uzņēmējs savā nozarē jau daudzus gadus ir profesionāls un ražo lielgabarīta plastmasas izstrādājumus. Uzņēmums nodarbojas ar lielgabarītu plasmasas ražošanu, kur šeit šobrīd izstādē mēs pārstāvam bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, mazās privātmājas sūkmētavas, tauku ķērājus, ūdens skaitītāju akus, bet mūsu produktu klāsts ir daudz lielāks. Mēs ražojam priekš saimniecībām, pašvaldībām, lielās sūkņu stacijas. Šogad lielākā laikam ir bijusi 9 metri dziļumā un 3 diametrā. Tas ir viens no rekordiem. Ir 2 tipi bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kas tiek parādītas izstādē. Viena ir SBR sistēma, ko vada dators. Līdz ar to ir principā nulle, pašam jāseko līdzi. Dators principā rēķina un skatās pieplūdi, līdz ar to viņš ieslēdz režīmus, kas savukārt nerada nekādas problēmas patērētājam. Viņš var, mierīgi gulēt. Varbūt tās tur uztaisīt apkopu reizi gadā 2. Tad otra ir lētāka sistēma, viņa ir caurplūdes, kurā ieplūst iekšā zināms daudzums notekūdeņi, viņi attīrās un tās daudzums iztek ārā. Bet tur ir vairāk jāseko pašam līdzi. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir dabai draudzīgas. Visi pārstrādātie notekūdeņi pēc tam tiek novadīti vai nu zemē vai grāvī, un viņi ir pilnīgi kā tehniskie ūdens, plus vēl viņi ir barojoši. Šogad arī tiks atvērts tirdzniecības plats netālu no Ādažiem, no Ādaža Circle K, kur varēs dabā iet un apskatīt visu veidu tvertnes, kā arī iegādāties. Visa produkcija tiek ražota Latvijā, tepatās Ādažos bijušās Briljantu fermās. Uzņēmums Sijā Baltma nodarbojas ar augstas kvalitātes virpotu detaļu ražošanu no dažādiem materiāliem. Ražošanā tiek izmantotas Šveices tipa CNC mašīnas, ar kurām ražojam starptautisko standartu detaļas. Nestandarta detaļas pēc pasūtītāja rasējumiem, bet apstrādājamo materiālu diametri ir sākot no 3 līdz 32 mm. Mēs bez virpošanas vēl arī sniedzam tādas pakalpojumus kā bezcentra slīpēšanu. Varam noslīpēt gan mūsu detaļas, ja tās ir nepieciešams, un varam arī uz pasūtījumu, pieņemt pasūtījumu tieši speciāli slīpēšanai. Mums ir arī centra slīpmašīna, tātad arī tādu pakalpojumu mēs varam sniegt, un arī slīpējam tām detaļām, ko mēs paši ražojam, ja tas ir paredzēts. Bez tam mēs sniedzam tādu arī pakalpojumu kā mezglu montāža. Tātad daļu no mezgla mēs ražojam šeit uz vietas. Ir komplektējošās detaļas, kuras mēs iepērkam, un tad samontējam pēc klienta vēlēšanas, mēs izdarām montāžu uz vietas. Tātad klients saņem pilnīgi gatavu mezglu. 2 gadus atpakaļ mēs ieguvām ISO 9001 certifikātu. Ja, tas ir kvalitātes vadības sistēma. Un izmantojam savu detaļu kontrolē, izmantojam augstas kvalitātes, ļoti precīzi mēraparātu, mitutojas profilu projektoru. Saistīts uzņēmums mums ir Baltijas industriālais servis, kas uzņēmumam Baltma veic mašīnu remontu un apkopes, un arī veic ārpakalpojumus kā standarta un nestandarta iekārtu remontu, apkopes. Viens no galvenajiem virzieniem Baltijas industriālajiem servisam ir elektrisko mašīnu suku ražošana. Ļoti netipiska ražotne, tāpēc, ka Baltijas valstīs tāda nav. Izmantojam ražošanā firmas Šunk materiālus, firmas Šunk tehnoloģiju, un arī viss kontrolas standarti mums ir atbilstoši Šunk standartiem. Labdien, mani sauc Pēters Japins, es pārstāvu uzņēmumu Sijā PV servis. Mēs nodarbojamies ar elektromontāžas darbiem un tā skaitā arī saules paneļu montāžu. Pirmsākumi ir jau 10 gadus atpakaļ. Pēdējie 4-5 gadi jau ir tādi aktīvāki. Esam
izbūvējuši vairākus objektus gan Holandē, gan Vācijā. Tagad arī pēc esošās tirgus situācijas pievēršamies arī vairāk tieši Latvijas tirgumu, gan privātajiem, gan arī juridiskām personām. Veicam arī projektēšanas darbus, arī saules paneļu projektēšanas un arī elektrotīklu projektēšanas. Arī veicam dažādus elektrotehniskos mērījumus, arī, kas ir tagad diezgan aktuāli ugunsdrošības, arī māju nodošanas eksploatācijā. Piedāvājums ir diezgan plašs, pieredze mums ir diezgan liela, jau paši šajā sfērā strādājam, personīgi es jau kaut kādi gandrīz 15 gadi. Esmu certificēts elektriķis gan būvdarbu vadīšanā, gan arī būvuzraudzībā. Mēs no savas puses klientiem palīdzam izvēlēties viņiem optimālāko sistēmu, kas būtu piemērota tieši konkrētam objektam, kā arī izvērtējot elektrības lietošanas paradumus, veicam aprēķinus, lai šī uzstādītā sistēma atmaksātos pēc iespējas īsākā laikā. Klientiem, kuriem ir doma par jaunbūvi vai arī jumta maiņu, mēs iesakām integrēto saules paneļu sistēmu, jo tādā veidā var iekonomēt uz jumta segumu, jo saules panelis pats kalpos kā jumta segums. Saules paneļu montāžā 30% ir elektriķa darbs un 70% ir jumiķa darbs. PV Servis komandā ir pieredzējuši jumiķi, kas izdara pamatdarbu uz jumta, un tad atlikušo jau saslēdz invertoru, saslēdz pareizi vadus, jau certificēti elektriķi. Dosimies raidījuma turpinājumā uz uzņēmumu, kurš piedāvā mēbeles jebkurai telpai. Plaša izvēle, tajā skaitā arī datorkrēsli un datorgaldi ikviena skolēna gaumei. Optimus mēbeles ir lielākais mēbeļu tīkls Latvijā, ar 33 veikaliem lielākajās Latvijas pilsētās, kura veiksmes pamatā ir draudzīgākās cenas un uz vietas apskatāmais plašais sortiments. Pēdējos gadus īpašu popularitāti ir iemantojis arī uzņēmuma interneta veikals www.optimus.lv. Tajā klientiem ir iespēja ērti aplūkot visu piedāvāto sortimentu, kā arī sazināties ar kvalificētiem speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties un sakomplektēt izdevīgu pirkumu, neizejot no mājām. Liela priekšrocība salīdzinājumā ar citiem interneta veikaliem ir tā, ka klientiem vienmēr ir iespēja doties uz sev tuvāko Optimus mēbeles veikalu un aplūkot preces arī dzīvē. Veiktos pirkumus savukārt var saņemt gan klienta izvēlētajā veikalā, gan arī ar piegādi uz mājām. Klienti īpaši novērtē iespēju www.optimus.lv sakomplektēt savam mājoklim pielāgotas individuālas virtuves par patiešām izdevīgām cenām. Mājaslapā atliek izvēlēties sev piemērotāko no plašā krāsu un skapīšu veidu piedāvājuma un ērti sakomplektēt pasūtījumu. Ja nepieciešams, ar pasūtījumu pircējiem palīdzēs atsaucīgie Optimus.lv klientu konsultanti. Optimus mēbeles panākuma atslēga ir tā, ka klienti ļoti novērtē, ka pie vietējā tirgotāja iespējams atrast plašāko sortimentu par Latvijas pircējiem pieejamām cenām. Здравствуйте, уважаемые жители нашей Латвии. Я представляю компанию AMAKIDS на территории Латвии. Labdien, Latvijas iedzīvotāji! Es pārstāvu akadēmiju AMAKIDS Latvijas teritorijā. AMAKIDS ir akadēmija, kas piedāvā bērnu programmas. Mums ir kurs mentālā aritmētika. Tā ir programma prāta spēja un radošā potenciāla attīstībai ar aritmētisko darbību palīdzību, izmantojot abakus skaitītāju. Šai metodikai ir 2000 gadu. Piedāvājam apmācības latviešu, krievu valodā un online apmācības, kas nozīmē, ka var mācīties no jebkuras Latvijas pilsētas. Programma paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 2,5 gadiem. Bērni, kur ir pabeiguši mūsu akadēmiju, viņi iegūst labus rezultātus skolās, ir laba fotografiskā atmiņa. Pie mums ir nākamās paaudzes bērni ar citu domāšanu. Mums ir ne tikai mentālā aritmētika, bet arī citas programmas, kuras ir ļoti interesantas bērniem. Очень интересные для детей. Здравствуйте! Академия интеллектуального развития AMAKIDS объявляет набор учащихся по новым Labdien! программам.
Intelektuālās attīstības akadēmija Amakits paziņo par jaunajām programmām. Programma Burtotājas un lasītājas domāta bērniem līdz skolas vecumam. Tajā apgūst teksta lasīšanu. Programma Mimorika domāta bērniem skolas vecumā. Tā ir virzīta uz atmiņas trenēšanu, iztēles un sistemātiskās domāšanas attīstību. Programma Liberika mērķis ir iemācīt lineāro lasīšanu, mācoties ar ātrgaitas bloka lasīšanas tehniku. Visas mūsu metodikas izveidotas pamatojoties uz neironu savienojumu izveidi un attīstību starp cilvēka smadzeņu kreiso un labo puslodi. Nodarbības visās Amakits programmās notiek jautrā veidā, izmantojot oriģinālas mācību grāmatas un izglītojošās spēles. Priecāsimies jūs redzēt Amakits akadēmijā. В форме с применением оригинальных учебников и обучающих игр. Будем рады видеть вас в стенах Amakits. Ja esi aktīva dzīvesveida piekritējs, tev noteikti noderēs preces no specializētā sporta veikala. Mēs atrodamies profesionālā sporta veikalā MySport, kas atrodas Rīgā Dārzciem ielā 60. Un mēs esam, manuprāt, viens no labākajiem sporta veikaliem Latvijā ar tādu diezgan precīzu fokusu uz distanču slēpošanu, skriešanu un velo. Nedaudz pavisam pārstāvam arī triatlonu lietas, un pēdējā laikā ļoti liels uzsvars ir veltīts pārgājieniem, kas sabiedrībā ir ļoti populārs laika pavadīšanas veids. Ja mēs skatāmies uz šiem sporta veidiem, tad, protams, noteikti mums ir viens no, es pat teiktu, nevis viens no, bet lielākais skriešanas apavu piedāvājums Latvijā noteikti. Attiecīgi skriešanas apģērbs. Ja mēs runājam par velo, tad visu līmeņu velosipēdi, sākot no maziem bērniem līdz jaudīgiem sporta velosipēdiem. Distanču slēpošanā, protams, tas ir visa veida distanču slēpošanas inventārs, sākot no absolūtiem iesācējiem un beidzot ar top slēpēm. Papildus mēs arī piedāvājam servisa pakalpojumus gan distanču slēpošanai, gan velo. Tā kā mēs neesam tikai veikals, kas šīs preces pārdod, bet mēs vēl sniedzam arī papildus pakalpojumus. Ja runājam, pieņemsim par skriešanu, tad mēs ar klientu cenšamies izrunāt pilnu viņa vajadzību spektru, tad mēs viņu cenšamies pārbaudīt uz skrejceliņa. Ja? Tādā veidā mēs redzam viņa skriešanas tehniku, cenšamies cilvēku precīzi notestēt un saprast, kas viņam ir vajadzīgs, bet galvenokārt ļoti bieži, kas viņam nav vajadzīgs. Biežākās skrējēja iesācēja kļūdas ir apavu izmēra izvēle, jo vēl joprojām dominē tā tendence, kad cilvēki vēlās iegādāties apavu, kas ir tieši laikā. Nezinot to, ka skriešanas laikā vai fiziskas aktivitātes laikā mūsu kāja vienmēr pietrūkst un kļūst lielāka, piepildot apavu. Tad attiecīgi sanāk tā, ka mēs sākam skriet ar vienu sajūtu, bet 2., 3. kilometrā viņi mainās, un ja cilvēks skrien garākus kilometrus, tad tas var labākā gadījumā beigties ar diskomfortu, bet sliktākajā ar ziliem nospiestiem nagiem, kas nereti arī notiek, ko mēs ikdienā diezgan bieži šeit redzam. Mums, protams, ir klasiskie apavu brendi kā ASICS, kā Nike, Adidas, bet mēs esam vieni no retajiem, kuri pārstāv arī tādus brendus kā šobrīd viens no pasaulē populārākajiem skriešanas brendiem Hoka un arī Šveices ražotāja On apavus, kas arī uzņem jaudu un popularitāti šobrīd pasaulē. SIA Graintech ir uzņēmums, kuru veido 20 cilvēku komanda. Nodarbojamies ar graudu pirmapstrādes, pēcapstrādes iekārtu realizāciju. Veicam projektus no A līdz Z, kas sevī ietver projektu skici, tāmēšanu, iekārtu piegādi, uzstādīšanu un servisu. Pēdējos gados ir novērojama tendence tieši uz graudu pēcapstrādi. Veicam graudu pēcapstrādes līnijas projektēšanu, testēšanu un uzstādīšanu.
uzstādīšanu, esam veiksmīgi realizējuši pelēko zirņu proteīnu malšanas līniju, Alois Stārkelsen, kā arī daudz mazākas līnijas, kā sēklu līnijas un lobīšanas līnijas priekš zemniekiem un kooperatīviem. Papildus graudu pirms un pēcapstrādes iekārtām arī tad esam jau 3. gadu nodevušies tiešā sejas tehnoloģiju popularizācijā Latvijā, pārstāvam angļu uzņēmumu Horizon Agriculture, kurš ražo tiešās sējas, jeb no-till sējmašīnas, strip-till, jeb slējapstrādes kultivātoru sēšanas iespējām un precīzās izsējas vakuma sējmašīnas. Es domāju, tā ir noteikti arī nākotnē saistībā ar Eiropas lauksaimniecības politiku un arī ar to, cik praksē ir veiksmīgs stāsts, kā samazināt izmaksas un strādāt vairāk ar augsni, to mazāk uztinot. Papildus arī tiešās sejas tehnikai esam uzsākuši arī darbu arī precīzās lauksaimniecības tehnoloģijās un piedāvājam šobrīd arī RTK automātiskās stūrēšanas sistēmas par ļoti pievilcīgām cenām un ar ļoti labu precizitāti. Labdien! Mani sauc Raivs Apsītis. Atrodamies šobrīd Dzērbenes pagasta Lejniekos. Šeit ir mūsu zivjaudzētava. Šodien gribu pastāstīt par mūsu jaunu inovatīvu produktu, ar kuru mēs nodarbojamies jau 4 gadus. Sākām priekš sevis to darīt, bet ieraugot šo ļoti labo efektu, sākām stāstīt arī citiem, un arī citas audzētavas jau mūsu inovatīvo produktu jau ir novērtējušas. Šis mūsu produkts ir mikroaļģa chlorella, ko mēs šobrīd paši audzējam fotobioreaktoros. Īsumā, ko šī mikroaļģa dara ūdenī? Viņa ļoti būtiski vasaras karstajos mēnešos saražo skābekli ūdenī. Ļoti daudzas zivjaudzētavas vai zivju dīķu turētāji vasaras karstajā laikā saskaras ar problēmu, ka ļoti būtiski sāk samazināties skābeklis, paaugstinoties dīķa ūdens temperatūrai. Kā mēs visi zinām, jo siltāks ūdens, jo skābeklis šķīst sliktāk. Un ja dīķī ir ļoti daudz zivis, ja zivis tiek intensīvi barotas, ja dīķī ir daudz ūdens augi, kas arī kaut kādā brīdī sāk sadalīties un patērēt tur esošo skābekli, tad diezgan bieži, pat pēdējos gados jau ir dzirdēts jau arvien biežāk, ka zivju slāpšana notiek ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Tātad šī mikroaļģe saražo milzīgu daudzumu skābekli ūdenī, bet kāpēc viņa saražo šo skābekli? Tātad viņa ūdenī patērē tur esošo slāpekli, fosforu, ogliskābo gāzi un visus šos biogēnus patērējot, viņa izdala pretī milzīgu daudzumu skābekļa. Mēs faktiski, lietojot šo mikroaļģi, pārvēršam ūdenī esošo piesārņojumu par resursu. Mikroaļģes lietošana ir gana vienkārša. Ir jāņem attiecīga daudzuma šī mikroaļģes suspensija un vienkārši jāieliek dīķī. Ideālos apstākļos tas būtu ieliet dīķī no rīta un vēlams saulainā laikā. Bet nekāda vaina nebūs arī, ja ielies, kas būs nomākusies diena. Vienkārši tas pirmais efekts būs redzams daudz labāk, ja būs šis saulainais un siltais laiks. Par daudzumiem. Uz 1 hektāru mēs šobrīd saimniecībā lejam ar aprēķinu uz 1 hektāru 20 litri šīs suspensijas. Aļģi ir iespējams iegūt pie mums saimniecībā, vai arī mēs viņu izsūtam pa visu Latviju ar omnibus pakomātiem. Paldies visiem, kas šajā rītā bija kopā ar raidījumu Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Tiksimies jau septembrī ar jauniem, interesantiem un aizraujošiem veiksmes stāstiem. Atā!